Tātad es pastāstīšu par to, ko piedāvā pašvaldībā dzīvojamo māju atjaunošanai. Tātad gribu pievērst jūsu uzmanību, arī šeit es zinu arī dzīvojamo māju pārstāvi, tātad mēs pavasaru esam mazliet pastrādājuši, un šodien Latvijas vēstnesī ir publicēti jauni saistošie noteikumi dzīvojamo māju atjaunošanai, tāpēc tie, kuri jau sāka kaut ko pētīt, lūdzu pievērsiet uzmanību. Un kā parasti, kā tas ir ierasts, septembra beigas, oktobra sākums ir tas laiks, kad mēs savā jau apdzīvotajā Koka Rīgas mājā Krāsotā ielā 12 rīkosim informatīvos pasākumus ne tikai par mājokļu programmu, bet arī par citiem mūsu pieejamiem instrumentiem. Un tad mēģināšu tātad fokusēties tieši uz skaņas izolācijas jautājumiem un stāstīšu tikai par to, kas varētu būt saistīts ar šo te trokšņa mazināšanu. Tātad pirmais, pašvaldība ir paplašinājusi atbalsta iespējas, un šobrīd mēs piedāvāsim atbalstu visu tādu ēku īpašniekiem, kuras nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir definētas kā 3 un vairāk dzīvokļu mājas. Tas nozīmē, ka ne tikai dzīvokļa īpašuma likumā ietvaros definētās dzīvojamās mājas, bet arī tā saucamās īres mājas arī kļūst par mūsu klientiem. Līdz šim šāda veida dzīvojamās mājas varēja saņemt atbalstu tikai vēsturisko ēku atjaunošanā, bet mēs redzam, ka tas pieprasījums ir diezgan nopietns, un tāpēc mūsu atbalsts ir paplašināts, un tagad arī īres mājām ir pieejams atbalsts bīstamības novēršana un energoefektivitātes pasākumiem, kas mājokļu kvalitāti Rīgā uzlabos arī šāda veida mājokļos. Tātad runājot par finansējumu, tad gribētu uzsvērt, ka mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Altumu tieši aizdevuma programmas jautājumos, un principā viss tas, ko mēs piedāvājam šeit, ir arī tādi darbi, kuru veikšanai var arī palūgt aizņēmumu Altumā. Un mēs arī cenšamies salāgot savas darbības un cenšamies pēc iespējas īpašniekiem arī palīdzēt tikt galā laikā ar visiem vajadzīgiem uzdevumiem, tikai jāatnāk laikā, jāpainteresējās laikā un viss notiks. Tātad pirmais bīstamības novēršana. Skaņas izolācijas ziņā tas ir viss, kas saistīts ar plaisām. Iespējams vēsturiskajām ēkām tas varētu būt arī, teiksim tā, sienu biezums, kas ir sāna sienu biezuma ziņā, jo, kā mēs saprotam, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki par daudz dzird. Par jumta konstrukcijām un jumta atjaunošanu, acīm redzot, arī šis jautājums varētu būt aktuāls tieši bīstamības novēršanas programmai, kas attiecās uz energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Šeit es gribētu pateikt tā, ka ne visi īpašnieki grib un ne visi īpašnieki vēlas iespējams vai var pretendēt uz tā saucamajiem tiem lieliem Altuma projektiem dažādu iemeslu dēļ, gan tādu iemeslu dēļ, ka viņiem ir, teiksim tā, pārāk daudz ko darīt un daudz neatiecināmo izmaksu, pārāk maz īpašnieku, viņi nevar tik daudz samaksāt, un šādos gadījumos atbalstu piedāvājam arī mēs. Mēs neprasām īpašniekiem neko mērīt. Vienīgais mūsu nosacījums, lai saņemtu mūsu atbalstu, ir realizēt to aktivitāti, kas energoauditā ir iezīmēta kā aktivitāte ar vislielāko enerģijas ietaupījumu. Parasti tās ir fasādes un jumti un arī logu nomaiņa. Tad arī logu nomaiņa visā fasādē. Tātad pie mums kādreiz ir bijusi mazā programma, kur īpašnieki katrs savā dzīvoklī mainīja logus, taču, diemžēl, pagaidām mums nav resursu, lai administrētu tādus nelielus projektus. Šobrīd mēs no tā esam atteikušies, bet joprojām visu logu nomaiņu vienai fasādē kvalificējas kā aktivitāte mūsu programmā, un to var realizēt. Tātad logi, jumti un fasādes
ar siltināšanu ir tās aktivitātes, kas arī ir ļoti atbilstošas trokšņa mazināšanai. Nu, un attiecīgi pēdējā programma, ko jūs šeit redzat, fasāžu un jumta atjaunošana, šī ir arī aktivitāte, kas izriet no palīdzības likuma, dzīvokļu palīdzības likuma, kur pašvaldībēm ir deleģētas tiesības finansēt fasāžu atjaunošanu. Jaunais regulējums gan vēsturiskām ēkām piedāvās šo, gan arī piedāvās jaunākām dzīvojamām ēkām, kuras nekvalificējas kā vēsturiskās ēkas. Arī šajā programmā teorētiski siltinājums varētu būt kā attiecināmās izmaksas, ja, piemēram, viņš nekvalificējās kā lielākais ietaupījums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, tad fasāžu atjaunošanai joprojām tas ir iespējams. Protams, ka mēs visvairāk gaidām pie sevis tos klientus, kuri dažādu iemeslu dēļ nepiedalās lielajās automprogrammās. Nu, un runājot par skaņu absorbēšanu, arī šo pasākumu realizēšanai automā var saņemt aizdevumu. Tad mēs esam ieviesuši arī teritoriju labiekārtošanas programmu, kuras ietvaros īpašnieki var veidot visu to, ko mūsu seminārā eksperts ir stāstījis, kā pasākumi, kuri veicina skaņu absorpciju pilsētvidē. Tad attiecīgi viss, kas saistās ar teritoriju labiekārtošanu, viss, kas saistāts ar daudzgadu stādījumu izveidošanu teritorijās, tad tas viss mūsu atbalsta pasākumos ir paredzēts, un mums ir divas programmas. Mazā labiekārtošanas programma paredz to, ka īpašnieki var veikt lokāli kaut kādas pasākumus, kas vairāk ir vērsti uz viņu vides degradējošo pazīmi novēršanu. Savukārt lielā labiekārtošanas programma vairāk ir domāta tiem gadījumiem, kad īpašnieki ir izšķīrušies nopietni pieiet šai situācijai un kompleksi savu teritoriju atjaunot, jau izveidojot jaunu infrastruktūru. Tā kā principā arī no pašvaldības puses diezgan daudz tiek piedāvāts īpašniekiem, lai viņi varētu risināt arī šo te varbūt nērtību pilsētvidē, par ko mēs šodien runājam. Un šeit, izmantojot tribīni, es gribētu pirmkārt pateikt paldies ekonomikas ministrijai par to, kas jau ir darīts, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu procedūru dzīvokļu īpašniekiem, kas ir ļoti nopietni. Vēl gribētu vēlreiz uzsvērt un palūgt, mums ir tāda māju kategorija kā klasiskais kopīpašums, kurā, diemžēl, joprojām ir nepieciešams 100% īpašnieku piekrišana lēmumu pieņemšanai, kas ir ļoti nopietnas šķērslis, neskatoties uz to, ka mēs diezgan daudz strādājam ar šiem īpašniekiem. Mums gadā kādas 3-4 mājas atnāk šādas, ja, bet tā ir ļoti nopietna problēma. Ir īpaši gadījumos, kad īpašnieks ir miris vai nav sasniedzams. Tas ir gandrīz neatrisināms jautājums. Ja, es zinu, ka šobrīd virzās jautājums par to, ka visas kopīpašu mājas tomēr jāsadala piespiedu kārtā dzīvokļu īpašumos, un mēs ļoti gaidām, ka šis risinājums būs, un tas ļoti ietekmēs tieši vēsturiskā centra jautājumu risināšanu. Otrais, ko mēs redzam, un par ko es arī gribētu aicināt ekonomikas ministriju diskutēt, un vēlreiz izvērtēt iespēju, varbūt tomēr var pabeigt līdz galam dzīvokļu īpašnieku kopības institucionalizēšanu. Šobrīd dzīvokļu īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopība ir atzīta par juridisko personu, par atsevišķu tiesību subjektu, taču līdz galam mēs to ceļu neesam izgājuši. Es saprotu, ka tur ir dažādi diskutējumie jautājumi, bet to, ko mēs savā praksē redzam, biedrība, jā, tas ir instruments, bet tur ir daudz dažādu nianšu, kuras rada arī problēmas. Tāpēc, ja mēs varētu tā vietā, lai mums būtu 2 proto subjekti, mēs izveidotu vienu reālu subjektu, tas gan līdzfinansējuma jautājumos, gan arī citos ar dzīvojamā pārvaldīšanu saistītajos jautājumos, mūsuprāt, ļoti lielu ieguldījumu sniegtu. Ja? Tā kā mēs ļoti aicinātu turpināt diskusijas par šo, un tas mana tā pēdējā piebilde šajā ziņā, iespējams, ka mums būs arī vieglāk strādāt ar de minimis atbalsta procedūrām, ja? Jo šobrīd tas ir
ja mēs gribam izskatīties pēc cilvēkiem mūsu klientu priekšā, kā Siliņas kundze mums te pārmet, man liekas, ka šis arī varētu būt tāds viens solis, ko mēs varētu spērt, lai to savu tēlu tādu uzlabotu. No manas puses būs paldies, gaidīsim jūs semināros. Paldies!